Tēgnu Graudzulas mežs sirdī un makam. Kā darbojās govs un meža ganības. Šādi izskatās mežs, kurā ir ganīts govs. Tas ir noticis kaut kādas 4 vai 5 gadus, tad pa laikam pa mežu tās govs te staigā. Un šitais te konkrētais gabals viņam ir veikta krājas kopšana kaut kādus pāris gadus apakaļ. Un te var redzēt, tas bērs tur nekāds izcilais nav, viņš ir bijis bišķiņ pastīdzējis. Un šitā te īpašuma galvenais mērķis ir mežs, un govs te tiek izmantots tā kā tāds trimers, un būtībā te var redzēt, ir samērā labi izveidojusies zālaugu veģetācija, ko govīm ēst, un ir samērā mazs pamešs. Un saimnieks ir izrēķinājis, ka viņam ir lētāk turēt govs nekā nākošo reizi, kad būs nākošā krājas kopšana pēc kaut kādiem gadiem 5-6 šajā meža nogabalā iet ar pamežu kopšanu, kas maksās tāpat kaut kādu 300-500 eiro hektārā, bet tur govs, un no tā ir kaut kāds ienākums, kaut kādu gaļu dabūnu. Un tās govs ļoti smuki to mežu izveido, būtībā viņas tām kokiem mižu negrauž, un tās mēģi sugas, kas šeit ir egle un bērs, būtībā viņas īpaši neaiztiek. Kas vēl ir svarīgi, ka mežā ir vajadzīgas kādas vietas, kur govīm dzert, tad, lai tas ūdens vienmēr nav jāvadā, tad ir kaut kādas tādas mazas tilpnes, kur tām govīm padzerties. Te var redzēt, te viss kaut kad nomīcīt, nostaigāts. Un, tad, ja šitien ir ūdens, tad ūdens nav jāvada. Atkal nedaudz ietaupās meža īpašnieks laiks. Un šeit ir ļoti uzskatāms piemērs, kas ir, ja govs nav. Šitais te mežs ir kopts un ir viena vecuma ar to mežu, kas ir ceļa otrajā pusē. Abos viņos pāris gadus apakaļ te tika veikta pirmā krājas kopšana, izzāģējot bērs, kas jau tobrīd bija bišķiņ pa biezi. Un šobrīd te var redzēt, ka tanī mežā, kur govs nav bijuši, ir vēl pilns ar visādām tur galotnēm, kas ir palikuši, ir saudzes pamešs, un kas nozīmē, kad būs nākošā krājas kopšana pēc kaut kādiem apmēram 7 gadiem šajā mežā, tad būs jāveic pamežu kopšana, iztīrot kaut kādu daļu paaugs, lai varētu harvesters tikt pie tiem bērziem un viņus izzāģēt. Ja paskatāmies tieši tas pats meža nogabals, kurā ir bijušas govs, un te var redzēt, ka te pameža gandrīz nekāda nav, un būtībā tās govs spēja uzturēt to mežu daudz maz tīru tā, lai nekāda pameža kopšana nav jāveic, un nākošais tas harvesters var vienkārši iebraukt un izgriezt to, ko vajag, un meža īpašniekam nav izdevumi par pameža kopšanu. Vēl viens interesants novērojums, kas jau pa lielam Zviedrijā nāk no veciem laikiem, kad govis tapa ļoti regulāri un daudz ganītas mežos, kad kaut kādus 100 gadus apakaļ ir bijuši, laikam, Zviedrijā vairāk govis nekā cilvēki pēc skaita. Un tas, ka būtībā, kad visur, kur govis tās taciņas izbrien pa mežu, tā ir bijusi labākā vieta, kur lasīt sēnes, jo vienmēr, kur ir govis nostaigājuši, ir bijuši sēnes. Un mūsdienās tas arī meža īpašnieks ir novērojis, viņš gan tikai no 2017-18. gada tās govs pa mežu, viņš ir novērojis tur, kur staigā govis, tur rudenī ir samērā daudz sēņu, un tas ir ļoti vienkārši veids, kādā veidā atrast tās saucamās slepenās sēņu vietas. Viena no tādām neatrisinātām lietām meža gadījumās ir, kad tur to mežu atbrīvo no veģetācijas, parādās samērā daudz tās ērgļu papardes, un tad viņas tā kā bišķiņ to visu vietu pārņem, un tur kaut kāds, viens no iemesliem ir iespējams, kad augsnē pietrūkst fosfora, un tas varētu būt kaut kāds viņām varētu tikt galā ar fosforu mēslošanu, vai arī otrs variants ir arī šeit izlikt barojamos ruļļus. Bet, tās ērgļu papardes ir, neviens viņas neēd, viņas izspiež zāli, un tāda īsta risinājuma
kas 100% strādāt šobrīd nav. Nu, tātad iespējams, ka vienīgais veids ir kaut kā neļaut viņām izplatīties, lai viņas nepārņem mežu, lai tās ganības mežā būtu tāds normāls un iespējams. Šeit laukmalā starp žogiem ir tāds interesants piemērs, kādā veidā identificēt vietējās sugas, kas šeit aug vislabāk. Jeb angliski tas ir potential natural vegetation. Un, ja mēs te ieskatāmies, kas te ir pilnīgi netraucēti kādu laiku audzes, tad būtībā te ir pīlāģi, ir kāda egle, kāds ozols, kāda mežābele. Un tātad būtībā te nav neviena bērze. Ja mēs redzējām, ka mežā tur ir gan egle, gan bērze, tā egle tur lielākoties ir stādīta, bet tā pati daba te visu parāda uz to, ka šeit ir platlapi mežs, kur dominējošā suga noteikti būs ozols. Un vēl nedaudz par mežsaimniecības. Tas te mežs ir 2005. gada vētrā nogāsts. Ir ataudzis bērs un piestādīta egle. Un kas ir interesanti, tā daba pati sāk parādīt, uz kurien viss tas tā kā grib iet. Ja te paiet pa mežu, te var redzēt, kad kur ir iesējies viens ozoliņš, kur ir iesējies nākošais ozoliņš. Paejam tālāk, te arī ir kaut kad bijušas govs. Te var samārā viegli arī ar čibiņām staigāt šobrīd. Un kaut kur te patās bija, tagad te pazūd, kur viņi palika man. Kur ir iesējies nākošais ozoliņš. Kur ir vēl viens ozoliņš, te ir kāds pīlādzīts. Nu, kaut kas no tiem kokiem pārdzīvos un visu to, kas te apkārt notiek. Un iespējams, kad izaugs platlapi mežs. Meža saimnieks gan rēķina to, kad ja te būs tas bērs, būs jau izaudzis un jāsāk mainīt pret kādu citu koku sugu, tad iespējams ar kādām pāris gadiem te ir jāizņem ārā dzīvnieki, lai varētu saukt tie cietie lapu koki. Tātad tas viss meža ganības tiek organizēts, ka centrā ir ceļš un abās pusēs ceļam ir pusmobīlie tādi aploki, kur pa laikam tiek mainīts un govs tiek pārdzītas. Redzēt, te pa vienu ceļu, pa abām pusēm aiziet līnijas, un te ir arī nākošais ceļš, kur aiziet viena puse tā līnija ir noņemta, pa otru pusi vēl tā līnija ir, jo visu laiku tiek nedaudz viss tās govs pārdzītas, lai nenotiek pārganīšana. Šitenī te biežņā, kas ir kaut kāda jaunaudz tās govs, kaut kad drīz taps sūtīts, un tur jāpanāk to, lai tur bišķiņi viņas paveic gan vienlaicīgi pamēžu kopšanu un jaunaudžu kopšanu nedaudz. Un kā ierobežojums te pilnīgi pietiek tas tāds parasns elektriskā gana aukli. Viņš izvēlējās tieši šādu aukli, tāpēc, lai viņi būtu viegli pamanām, to pamana gan govis, gan arī meža dzīvnieki, teiksim, brieži un aļņi, kas šeit ir, ka viņi to nesarauj. Un kas ir būtīgi tās govs tur nepārsturēt, lai viņām ir ko ēst. Ja viņām ir ēst, tad viņas nekur projām nemūk. Un līdz šim nekādas problēmas ar to, ka kāds kaut kur būtu aizmucis, tā kā nav bijuši. Nu, protams, ir vienīgais darbs to ik pa laikam to visu pārlikt. Bet, ja ir samērā labs ceļu tīkls, tad būtībā tu ej pa ceļu un pārliec to gan no vienas puses uz otru. Tās govs ir mierīgas un paklausīgas, un tad viņas arī, viņas iet tur, kur ir ēdiens. Šāds izskatās tas viss govs ganāmpulks. Galavēju govs, kuras ir mierīgas, nav lielas, izskatās arī no cilvēkiem nebaidās. Teļi tepat ir piedzimuši, visi dzīvo uz lauka. Kaut kur tur tālāk var redzēt, kaut kāda govs ir individuālisti, viņi ir atsevišķi, bet tā tas viss bars turās kopā. Un, ko meža īpašnieks teica, ka ļoti sarežģīti nav. Viņš reizēm iedod viņām kādu kārumu, un viņš sauc, un tās govs nāk klāt, jo šīs govs ir tādas, kuras tu nevar dzīt
no aizmugurs, viņām ir pašām jānāk. Un tā viņas ir samērā mierīgas, paklausīgas un īpaši daudz laika un darba neprasa. Un tā, čau govs. Tā, arī iemesls, kāpēc tās govs tā izvēlēts, bija gan tas, ka viņas varēja iegūt tepatās netālu kaimiņu īpašumā nopirkt, un arī, protams, tāds, nu, kā jau hobijām bišķiņi vajadzīgs arī smukums, tas estētiskais skatījums, ka viņiem ir tā smukā baltā strīpa pa vidu. Un patiesībā tai baltai strīpai ir samērā nozīme, ja tās govs iet pa mežu, tad viņas var samērā viegli pamanīt, jo, ja viņas būtu kaut kāds angus brūnās govs, tad viņas ir brūnas un viņas kaut kur bišķiņi var sajukt ar to visu mežu masu, ar šitās ar to balto strīpu ir ļoti viegli pamanāms. Un šitas ir tas slapjais tips meža, kas aug uz kūdras. Te ir bērzi un kāda priede. Būtībā tas atbilst gan arī melnaukšņu mežam. Un šī arī patiesībā ir ganība. Te tiek ganītas aitas. Un tās aitas noēd to visu apakšveģetāciju. Te var redzēt samērā klaiši. Un patiesībā tā zāle te tīri daudz ir zaļa, jo te vienmēr ir mitrums pat slapjākajos gados. Un te kā papildus ieguvums tam no noganīšanas, ka te ir daudz dažādas mētras. Šeit ir melenāji. Tālāk te ir kaut kur ir te dzērvenis uz kādiem ciņiem. Un te ir zilens, kur ir kaut kāds tāds neliels atvērums. Un tas arī tāds, nu, samērā racionāls izmantojums tādam mežam, kur tāda mežsaimnieciskā vērtība samērā maz, jo te var kaut kāds zaļbaļķis var iegūt kaut kādos, vai ziemā, ka viss ir sasauls, vai vasarā viss ir izžuvis, un te arī kalcirts nav atļauts, tad to jāveic izlases cirts, un tad, nu, vismaz to mežu izmanto kā meža ganību. Un te ir tāda vieta, kas nav riktīgi klasificējama nekā tas mežs, kas tur aizmugurē, nekā ganība, kas ir tur, tāds niedrājs. Un patiesībā tas arī tiek pa laikam noganīts, jo šitā ir vieta, kur īstam nekad neizžūst. Un te vienmēr ir tiem lopiem pieeja pie kaut kādas svaigas zāles pat sausākajās gados. Un tā ir tāda lieliska iespēja, kā tāda, nu, it kā saimniecībā neizmantojama vietu. Vienkārši izmantot saimnieciski un tur tos lopus ganīt. Pamatā tiek pa laikam ganītas aitas. Tieši tās pašas, kas tur tālāk tiek ganītas mežā. Un te tāda interesanta situācija, šis ir platlapju mežs, kur pamats suga ir liepa. Viņš tiek cirsts pēc izlases cirsts principiem. Šobrīd ir lielākā daļa no tām pieaugušām liepām jau izcirsts, ir palikuši kaut kādi ozoli, lielāki oši un ļoti labi liepa paauga. Un tā doma te ir tāda, ka šitanī te platībā taps ganītas aitas. Kāpēc aitas? Tāpēc, kad ja govs lops, ka viņš ēd kaut kāds zinums, tad viņš mēdz noplēst visu to, teiksim, ar galotni, bet aita ir tāda, kas viņa ēd to dzinumu pa lapiņām, un tad būtībā to koku ļoti nebojā. Un, ja pieņemsim, te ir tāds, nu, kaut kāds liepas pudurs, ja tur ir jāveic kaut kāda kopšana, būtībā tev uz tā cēluma vajadzētu atstāt kādas trīs atvasas no tās liepas, un tagad, nu, tā kopšana ir apgrūtināta, jo tur tanī lapotnē nevar redzēt. Iesūtīs te aitas, tās kaut ko daļu nograuzīs, tās lapas, un tad būs vienkāršāk varētu saprast, ko un kā ir jākopj. Un viņām te ir, nu, tīri daudz tās barības bāzi ir. Govs te nebūs, jo viņas te visu var aplaust. Un, nu jā, tā tad interesants mēģinājums būs ganīt aitas, un izskatās, ka tas, spriežot pēc tā, ja viņas slapjā meža tipā arī spēja smuki iztīrīt apakšu, gan jau te ar tās aitas tiks galā ar to veģetāciju,
un būtiski atvieglos meža īpašniekam meža kopšanu un samazinās meža kopšanas darba izmaksas. Šeit man aizmugurē ir tas govju ganāmpulks. Viņam šobrīd tiek noganīti kaut kādi 30–40 hektāri no meža. Viņam tur ir 9 govs, kas pa lielam ir pilnīgi pietiekoši. Viņš rēķina, ka varbūt varētu vēl kādu govu vairāk, bet viņam, tā kā tas ir nedaudz hobijs, ar samērā kaut kādu iznākumu, to govu skaits it kā pietiek. Tad tas ir galavēja govs. Viņš ir samērā mierīgs, labi pieņemās svarā, neēd neko lieku. Viņas neēd koku mīzus, viņas ēd tikai lapas. Negrauž ar īpaši egli. Egli ir laikam pēdējā suga, ko grauž. Un pirmajā vietā ir pīlādes. Un tad pa ziemu viņas tiek turētas vaļējā aplokā. Viņam īpaši nepatīk kaut kur iet zem jumta, un pavasarī viņas tiek pārvietotas pa dažādiem meža nogabaliem. Meža īpašnieks rēķina, ka viņam, protams, tas ir hobijs. Viņš strādā citā darbā, kur ir pamat ienākums, bet šī ir iespēja, kad viņš būtībā nopelna naudu uz to, ka viņam nav izdevumi par kaut kādu pamežu kopšanu. Viņš tagad ir mēģinājis laist viņas jaunaudzēs un skatīsies, kā tur tās govs strādā. Viņš rēķina, ka arī tur viņš ietaupīs uz jaunauģu kopšanu. Tās govs nomīcīs mazākos, vājākos kociņus, atstās spēcīgākos, un tad tur tīri normāli dabiskā izlases notiks. Un pieaugušos mežos viņam nav jāmaksā pa pamežu kopšanu. Un kā arī govs ļoti labi sabradā visādas sprunguļus un kokus, un pa to mežu samērā viegli pārvietoties. Protams, ir tāda patīkama gastronomiskā puce, kad govi ir garšīgi apēst, tu zini, kad viņi ir ēdus tikai tīru mantu, un tā tad, labu un kvalitatīvu gaļu. Un ko viņš vēl tādu piezīmēja, kad, ja ir daudz pļavas un neliek koku puduri, tad tie koku puduri samērā cieši no pārmēslošanas, jo govs tad ēd pļavā un iet atpūsties un, kā sacīt, kakā tur mežā. Un tad tur samērā ir barības viela eksplozija, un tad tas mežs īpaši labi nejūtās sevišķi, ja tur ir skujkoki. Bet viņa gadījumā, tā kā viņam ir tikai pāris pļaviņas, kurām patiesībā tā pļava šādā neārtā stāvoklī uz kaļķainām augsnēm ir eksistējusi jau pēc veciem plāniem kaut kāds 200 vai 300 gadus. Ars nav neviens, un pārējais visapkārt ir mežs. Tad tādas pārmēslošanas problēmas īpaši nedraudz, varbūt tā bišķiņ tā pļaviņa cieši. Un tāda radoša pieeja, hobijs kādā veidā turēt govs un vienlaicīgi nodarboties ar mežsaimniecību. Ja patīk šis video, tad spiežiet tur reāli like vai parakstieties uz kanālu. Tiekās mežā!